No 7. marta Daugavpils novada pagastos aktīvi rit iedzīvotāju sapulces. Tikšanās ar iedzīvotājiem tiek rīkotas jau otro gadu, ar mērķi informēt novadniekus par pagastu pārvaldēs 2011. gadā paveikto darbu un plāniem šim gadam. Tikšanās ir arī iespēja uzdot interesējošos jautājumus novada domes vadībai, deputātiem un speciālistiem. Pērnējā gadā tika organizētas 24 tikšanās. Katrā no tām piedalījās vidēji no 30 līdz 70 cilvēki. Tika apkopoti visi priekšlikumi, tika strādāts pie viņu izpildes. Daļa no tiem tika iestrādāta šī gada budžeta projektā. Tieši pateicoties sapulcēs izskanējušiem ierosinājumiem, tika realizēts lūgums nodrošināt novada pensionāriem 3 dienu bezmaksas ārstēšanos Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Ļoti daudz iedzīvotājiem ir jautājumi, kur ir centralizētā siltuma apgāde, protams, augstie tarifi. Tur, kur nav šīs siltuma apgādes, protams, šeit ir ļoti daudz tādu sadzīviski dažādi jautājumi iedzīvotājiem. Un man ir prieks par to, ka tiešām iedzīvotāji nāk uz šīm sapulcēm un uzdod ļoti konkrētus, ļoti konstruktīvus jautājumus. Jo, ja jau pagājušā gadā mēs saņēmām ļoti daudz pārmetumus, tad šī gadā pagastu pārvaldēs jau ir saņemtas pateicības par paveikto darbu un arī doti savi priekšlikumi un izteikti ļoti konstruktīvi jautājumi. Katrā no pagastiem situācija un aktuālās problēmas ir dažādas. Šogad jau notikušajās sapulcēs sasāpējušākie jautājumi izskanēja saistībā ar ceļu bēdīgo stāvokli, nodarbinātību, Lietuvas teritorijā būvēto atomelektrostaciju, kapu apsaimniekošanu, novada attīstības centru noteikšanu un Eiropas Savienības projektu realizāciju. Sapulces pagastos turpināsies līdz 25. aprīlim. Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi ņemt tajās dalību. Ar sapulču laikiem var iepazīties Daugavpils novada domes mājaslapā www.dnd.lv vai interesējoties pagastu pārvaldēs.